Labdien! Prieks visiem sveicienu svētkos. Mani sauc Marijāne Jode. Šodien es jums mēģināšu pastāstīt par tautas tērpu un to tieši valkāšanas padomus došu. Vēlos uzreiz pateikt, ka es neesmu ne vēsturnieks, ne etnologs. Es esmu folkloras kopa dalībniece kopš 994. gada. Un visu, ko es zinu, es stāstīšu no savas pieredzes. Tālajā 94. gadā es īpaši neko ne par tautas tradīcijām, ne par tērpiem nezināju, kad uzsāku tikai dziedāt kopā. Varbūt no bērnības es atceros savu vecomāmu, kura bija no Sibīrijas. Viņa valkāja Sibīrijas kleites, viņai bija daudz kleites, bet viss vienāds, līdzīgs. Bet viņa vienmēr vilka lakatu, kad gāja ārā. Mēs dzīvojam privāti mājā. Un viņai vienmēr uz gultas bija tāds lakats kā šāla, liels skaists. Un ja nāca iekšā ciemiņi, viņa vienmēr uz pleciem vilka to savu skaisto lakatu. Tas bija tāds mans viss zināšanas par tautas tērpu un to valkāšanu. Protams, viņa man nedaudz stāstīja par izšuvumiem, bet es tad biju maza meitnīte, un man likās, ka tas man nav svarīgs. Bet izrādās, ka vajadzēja klausīt veco māmu. Es jums visiem iesaku klausīties vecās mammas. Ar ko sāksim? Kas vispār ir tautas tērps? Visam zināms, ka tas ir mūsu senču apģērbs. Un vai tiešām, kā mēs zinām, no kurienes mēs zinām, kādreiz mūsu senči valkāja tautas tērpu? Protams, pēc stāstiem, protams, pēc attēliem, varbūt filmām. Tātad mēs to visu varam uzzināt. Ja? Un tas ir mūsdienās. Tātad, kā tad tautas tērps izskatās mūsdienās un vispārīgi, kas ietekmē uz tautas tērpu? Protams, laika gaitā tautas tērps pārveidojās. 100 gadus atpakaļ valkāja citādus, 200 vēl citādāks, un šodien mūsdienās viņš ir nedaudz mainījusies. Un, protams, kas ietekmē uz tautas tērpu? Ja? Vēsturiskie procesi, ja piemēram kādu zemi gāja kādas valsts aizgāja rokam, piemēram, pie vāciešiem, tad uz tautas tērpu tā vācu kultūra ir ietekmējusies. Ja? Ekonomiski, protams, ja Kurzemnē ir tādi bagāti vīri dzīvoja, tad Latgale tā kā nedaudz nabagāki. Ja? Un tad tas tautas tērps arī kaut kur ir ļoti krāšņs, kaut kur ir prastāks. Un visas amatnierības prasmes un ģimenes tradīcijas. Ja? Protams, dažādās ģimenēs tās tautas tērps neizskatīsies identisks. Viņš būs dažāds. Jūs varēsiet redzēt, ka tas tiešām no šitās ģimenes, un tas tautas tērps pieder tur, Jāņa ģimenei. Arī sociālo statusu viņš atspoguļo. Ja? Ja mēs redzam, kā jau teicu, gražnākus, tādus greznus tautas tērpus, tad mēs varam iedomāties, ka tas cilvēks ir bagāts. Bet nevajag aizmirst, ja jaunām meitenēm, tad gan viņi valkāja visus skaistākos tērpus, kamēr nebija pie vīra, vilka visu to labāko. Ja? Īpaši tajos svētkos, kur vajadzēja to vīru sameklēt. Ja? Līdz ar to varētu arī tā būt, ka meitenei ir ļoti skaists grāznas tērps, bet diemžēl tā ģimene nebija tik bagāta. Kas vēl? Tad mēs varam redzēt mūsdienās ļoti labus piemērus no dažādām kopām. Šeit jūs redzat no Sanktpēterburgas kopas, bet arī Latvijā ir ļoti daudz kopas, no kuriem var pamācīties. Šeit arī jūs redzat, kādi dažādi ir tautas tērpi. Šeit tie visi ir no krievu tautas tērpi, bet viņi arī ir ļoti dažādi. Te ir ziemas arī meitelītis. Tad visi ir ļoti dažādi un ļoti skaisti. Un jebkura meitene un puisis, es uzskatu, ka tu velc tautas tērpu, tev vajag pirmais ar godu viņu nest, un otrs cilvēki ļoti skaisti tautas tērpos. Es neredzēju nevienu cilvēku, kurš tautas tērpā izskaties nesmuki.
viņš vienmēr ir smuks. Nu, tad sieviešu tērps. Kad mēs gribam uzzināt, kā izskatās tautas tērps, ko mēs daram? Mēs meklējam to internetā. Un ko mums internets pirmo, ko izmet? Šādus variantus. Un ko mēs daram? Tie, kuri nezina neko par tautas tērpu. Jā, tas īstais. To es vilkšu mugurā. Es šūšu tādu tautas tērpu, vai varbūt arī pirkšu. Un man ir ieteikumi visiem. Pirmo to, ko jūs redzat internetā, neņemiet par to pareizo variantu. Vajag meklēt. Un meklēt vislabāk ir pēc attēliem, pēc fotogrāfijām vecām kaut kādām, vai arī pēc mākslinieku darbiem. Piemēram, šeit jūs redzat, kāds bija galvas segums sievietei. Ja? Un vai jūs redzējāt, kur mūsu, piemēram, Latvijā vai Krievijā kopām tādu? Es domāju, ka diez vai, bet izrādās cik skaisti. Šeit mēs arī redzam, piemēram, paskatieties, kā vajag vilkt tautas tērpu, kā izskatījās meitenes kādreiz. Nebija viņas tādas. Ja? Nebija īsa kleita, nekad. Nekad. Varbūt tikai nedaudz dienvidos, bet atkal nedrīkst būt īsāk par kājas to vidu. Ja? Celīši, vispār par celīšiem nerunāsim. Celīšiem nevajadzētu būt redzamiem. Un tad jūs varat redzēt, un galvas segumi. Sievietes valkāja galvas segumus un ar vienmēr vai lakatu vai kādu citu galvas segumu, bet arī vilka tā, lai nebūtu redzētu neviena matiņa. Bet jaunas meitenes varēja parādīt savu bizi, jo bize tā bija meiteņu tā kā gods. Šeit jūs redzat arī Ukraiņu meitenei kronis. Tādu kroni valkāja tikai jaunas meitenes. Gan krieviem, gan ukraiņiem, gan baltkrieviem. Ja sieviete gāja pie vīra, uzreiz viņai bija lakats galvā. Šeit, protams, jūs redzat meitenes, kas gāja puķīts, šeit jūs redzat, pļavas zāles. Arī viņas ir galvas segums, bet tas atkarīgā no tā, kur viņi iet, vai viņus redz cilvēki, varbūt tās meitenes jau ir tādā vecumā, kad viņi tā kā jau drīz pie vīra nāks. Mēs grūti pateikt, jo kādreiz jau gāja pie vīra 14 gadi, kad bija meitenei. Bet mēs te varam redzēt, kā to tērpu valkāt. Un vēl par ukraiņu, piemēram, galvas segumiem, pa tiem kroņiem puķes. Jā, viņas bija, varētu būt mākslīgas, bet tikai no auduma vai no sveces, kad taisīja no svecītēm tādus. Vaska, paldies, kā vaska. Nekādu papīru netaisīja kroņus. Un tad lūdzu to arī atceramies. Un nebija tādus, kā mēs redzam tagad veikalos. Mēģiniet, varbūt ikdienā bet ja jūs nākat uz skatuvi, tad parādiet to labāko. Jo kādreiz arī mūsu attēlus cilvēki izmantos un teiks, tā vilka, tādus tērpus vilka mūsu senči. Un mums vajag atstāt mūsu senčiem to pareizo, to labāko variantu. Paskatieties atkal, mēs varam paņemt vecas bildes un redzēt, kādus tērpus valkāja. Vēl par bildēm, protams, ikdienā varbūt negāja tāda kā bildēs. Jo kā? Šodien mēs bildējam, nedomājam, mēs varam 100 bildes uztaisīt pa 1 minūti. Bet toreiz, ja gāja bildēties, ja gāja uz tā fotogrāfiju, tad vilka to labāko, jo tā fotogrāfija varbūt būs tā vienīgā par to visu mūžu. Līdz ar to arī tas greznums, tagad vajag padomāt, vai tie ir svētki, vai tiešām ikdienā tā valkāja. Te arī jāskatās, kur jūs pļavā skrienat, tad godu tērpu varbūt nevajag vilkt, bet ja tie ir svētki, tad arī padomāt, lai tas pušķoms būtu. Paskatieties, te arī jaunas meitenes, bet viņi visi lakatos ir. Bet es domāju, ka dažādos reģionos arī bija arī kā tradīcijas, varbūt vieta, kur dzīvoja cilvēki. Bet vēlreiz pateikšu, ka jaunas meitenes varēja
staigāt bez lakatiem, bet sievas jau ne. Šeit man šķiet ļoti arī labi var redzēt ziemas tā kā meitelīšus, un es domāju, ka mūsdienās īpaši, gandrīz tie paši meitelīši palika arī mūsdienās, ja? Par to ziemu arī. Domājam vienmēr par to, ka nebija neilona jakas, ja? Visi audumi, no kuriem bija šūti tērpi, bija dabīgi. To arī lūdzu atceramies. Un, kad šujam tērpu, par to domājam. Protams, skaisti viņš tāds ir, bet, ja mēs gribam parādīt to naturālo, to īsto, tad domājam par to aldumu. Jūs redzat Baltkrievijā, tas ir jau tāda mūsdienīga fotogrāfija pa labi, un šeit tas ir zīmējums visticamākas. Attēls, tā fotogrāfija tāda skaista, jā. Arī, ja jūs redzat galvas segumi, jūs redzat kādi gari svārki, jūs redzat priekšautus, un vēl negāja meitenes vienādos tērpos. Jūs tagad aiziet uz ballīti, jūs gribat, lai kāds būtu tajā pašā kalētā kā jums? Un diez vai kādreiz bija tas pats, jo tev vajadzēja parādīt, kāda tu esi meistere, kā tu proti adīt, šūt, izšūt visu, un tad tavs tēvs bija tas vienīgais. Cita tāda nebija. Un nepareizi, kad mēs valkājam vienādus tērpus. Lūdzu arī to, tā kā mans ieteikums par to ļoti, ļoti padomāt. Jā, tērps varbūt būt no viena reģiona, bet, piemēram, kā šeit mēs redzam, ja? No Ukraiņa. Jā, līdzīgi svārki, līdzīgi krekli, bet izšuvums ir dažāds, priekšautām izšuvums vai lentas ir dažādas, krellītes dažādas, ja, par to ļoti, ļoti iedomājieties. Es saprotu, piemēram, deju kolektīviem, viņiem ir skatuviska. Tas ir cita lieta, bet mēs tie, kuri vēlamies popularizēt tautas tradīciju, mums vajag būt ļoti uzmanīgajam, jo to, ko daram mēs, cilvēki uzskata par pareizo. Es ļoti vēlētos, lai mēs būtu tie pareizie, kuri atstātu senčiem zināšanas. Šeit arī jūs varat redzēt, ja, ka ļoti dažādi tērpi. Atkal, ja ir kronis, tad jauna meitenīte. Ja jau sievietes nākamajā bildīte pa labi jūs varat redzēt, tad jau uz galvas segums. Ja? Bet visu to var dabūt internetā. Nedomājiet, ka es tagad gāju uz muzeju. Nē. Mēs to visu varējām atrast internetā, un es jums arī varu ieteikt. Nedaudz par tērpiem, kuri ir arī manā ģimenē. Mana meita tos iegādājās no viena no ekspedīcijām. Jūs redzat, kā var nedaudz mānīt cilvēkus. Ja? Jūs redzat, šeit ir krekls, un augšējā daļā ir tāds skaists audums, ja? Un varbūt viņu bija maz, un tad lejā parastais. To jūs arī varat izmantot sev, jo zem svārkiem jums jau neviens neredz. Protams, ja jūs esat jauna meitene un vēlētos, lai parādītu arī savu nedaudz izšuvumus kreklam, ja, kad jūs paceļat savu sarafānu vai savus bruņčus, tad, protams, vajag padomāt, lai lejā daļā arī būtu kaut kāds izšuvums. Bet principā var tā nedaudz mānīt sevi, cilvēkus un visus. Es ļoti atvainojos. Laikam kaut kas tur notika viņiem. Visi man svāk. Tas ir sieviešu tautas tērps, ja? Šeit jūs varat redzēt, kā var arī galvas seguma. Tas ir Arhangels, apgals, tad ziemeļi, Krievijas ziemeļi, un par kurpēm. Protams, šo es nedaudz pēc tam arī pateikšu, bet principā zeķes, kurpes, dabīgā krāsā, īpaši zeķes. Protams, reģioni bija dažādi, un tad jāskatās un ļoti jāpēt, bet principā kaut kādi sarkani vai pavisam melnus netaisītās zeķes, jā.
Šeit jūs redzat sarafānu, kur saucas pat grudnī. Šo sarafānu varēja jau valkāt jauna sieva, kurai ir bērniņš, jo tā ļoti bija viegli barot ar krūti, jo tas sarafāns bija lejā. Un ko es vēlos pateikt, kā vēl var ļoti labi uztaisīt, lai jūsu kleita griezās. Redziet, lejā var uzšūt tādu materiālu, tādu audumu, kurš ir ciets, ja? Un tad griežoties, skatāties, cik jauki meitenei tā plīvo, tas viss. Un arī lentes. Tās lentes te nevar redzēt, varbūt var. Lejā lentēm arī darīja dažādus izšuvumus, pielika krellītes, visādas tam dēļ, lai jūsu galva visu laiku būtu tā kā drusiņi atpakaļ. Un šādā gadījumā jūs neskatīsiet zemē, kā mums tagad jaunieši iet, šitā iet kaut kur. Bet ja jums būs bizē tādas lentes, tad jūs visu laiku galva jums būs augšā, un jūs redzēsiet visu pasauli, un pasaule redzēs jūs. Šeit ir, varat to Instagram pierakstīt, tur, kur var atrast šās labas bildes, un arī var pameklēt informāciju, ja? Par Baltkrievu tērpiem. Volga Barišņiko, viņa ir mūsu svētkos. Vakar bija arī meistarklase, viņa ļoti labi pārzina Baltkrievu tautas tērpu. Varat arī varbūt Instagramā pat viņai uzdot kādus jautājumus. Es domāju, ka viņa labprāt varēs jums atbildēt. Tas arī ir. Redziet, pa kreisi, ja? Vai tad varētu iedomāties, ka tas ir Baltkrievu tautas tērps un galvas segums? Diez vai mēs arī tādu kādreiz redzējām, jo mēs redzam tikai tos kolektīvus, kuri pie mums tā kā uzstājās. Mēs redzam internetā, ja mēs ierakstam Baltkrievu kolektīvs, ļoti bieži vien vispirms būs tie, kuri vairāk tā kā pop mūziku, varbūt apdares dzied, ja? Bet tos īstos vajag pameklēt, tikai pameklēt, nedaudz vairāk, ne pirmos 3 ņemt, bet 53. piemēram. Par izšuvumiem skatāties ļoti, kā jau teicu, ietekmē, kur cilvēks dzīvo, jo vēsturiskais. Jūs redzat 2 vīriešu kreklus, pa kreisi tā ir Belgorods apgabala, tātad Krievija, un pa labi tā ir Baltkrievija. Ļoti līdzīgi. Dzīvoja blakus. Viens no otra varbūt pat ņēma sievu, un tad sieva viņam izšuva Baltkrievieti, piemēram. Ja, un tad sievas izšuva to kreklu, un tad tā kā ļoti, ļoti līdzīgi. Un kad mēs redzam vīriešu tērpus, ko mēs tad atkal internetā ierakstam vīriešu tērpa, meklējam un redzam atkal šo. Bet ne tikai internetā, es domāju, ka mūsu svētkos jūs arī redzējāt dažas kolektīvus, kuri tā kā, bet ziniet, man kas ir visskumjākais, ka cilvēki uzskata, ka tas ir skaisti un forši, jo neviens viņam nepasaka, kā varētu būt citādāk, ka vajag tikai pameklēt, vajag tikai paskatīties. Un lūdzu, mākslinieku darbs rekā gans izskatās un attēls. Uzreiz var redzēt atšķirību. Protams, te it kā jauni puiši visi, bet tik un tā, ja? Atšķirība ir liela. Ja mēs runājam par jauniem puišiem, lūdzu. Arī. Baltkrievijas izšuvums, es domāju, protams, atkal ikdienā tādu nevēlkāja, tas ir vai kāzu krekls vai tādu svētku krekls. Protams, tas kāzu krekls bija pēc tam jau kā svētku, ja? Jo roku darbs izšuvums, es domāju, ka ļoti ilgi mamma šuva, vai varbūt māsa pat, ja, savam brālim vai dēlam. Bet pa kreisi jūs redzat ikdienā, kā cilvēks staigāja, kad nevajadzēja vēl parādīt to labāko savu tērpu. Te jau jūs redzat kā godu tērpi, ja? Tā ir Ukraiņa. Un, ja jūs paskatīsies pa labi, tad mēs redzam, ka visticamāk tā fotogrāfija bija jau
19. gadsimtā, varbūt pat 19. jā, tajā pirmajā pusē, jo jūs redzat, ka vīrietis ģērbts ir tā kā pilsētnieks jau vairāk. Un sieva viņam ir pilnīgi godtērpā. Un tad padomājiet, kā jūs vēlētos vīrus labāk redzēt šajā tēlā vai tajā pirmajā, kur jūs Google tikai ierakstāt. Mūsdienās, es vēlreiz pasvītroju, man ļoti patīk, ka mūsdienās ir kolektīvi, ir cilvēki, no kuriem var mācīties. Ļoti skaisti tērpi. Un nav tik, ir diezgan viegli to uzšūt, jo mēs ņemam dabisko audumu un viss. Un šujam kreklu, šujam bikses. Protams, ja mēs vēlamies ļoti skaistu tērpu, mēs tad jau vai maksājam kādam par darbiņu, vai paši darbojamies. Un vēl vēlos pasvītrot, jūs redzat, ka diezgan garš krekls arī vīriešiem, ja? Dejotājiem. Man šķiet, tas ir padomju laikā aizgāja, un man šķiet, ka tas ir aizgāja no deju un dziesmu ansambļiem, ja, kad vīriešiem tas krekls ir ļoti īs, lai viņi varētu tur lekt, kaut ko tādu darīt. Bet ikdienā un dabā, kā saka, ja, vīriešiem tas krekls arī bija diezgan garš, lai nevarētu redzēt tās bikses augšējo daļu visu. Ja? Tad jūs lūdzu arī iesaku šūt labāk garos kreklus, ja var pateikt. Un, protams, josta. Vīrieši bez jostas nestaigāja. Bez jostas varēja staigāt mazie puiši. Līdz 5 vai līdz 10 gadiem, kuri vēl vispār ne par ko nedomāja, ne par dzīvi, ne par sievu, bet pēc tam jau ne. Josta bija ļoti svarīga. Viņa gan skaistumam bija, gan arī varbūt bikses turēja. Uz jostu varēja kaut ko pielikt klāt, kādu maisiņu vai tur atslēgiem vai kaut kādām savām mantiņām. Ja. Somas tādas nebija, tās somas lika pie jostas. Tā josta tā ir ļoti svarīga tērpa sastāvdaļa. Un, protams, arī varēja redzēt, no kura reģiona ir tērps, jo josta arī bija dažādi. Par bērniem nedaudz. Atkal ierakstām Googlā, protams, tik skaistas meitenes, ar tādiem kroņiem, bet mēs jau saprotam. Protams, bērnu tērps, viņš līdzīgs ir kā arī pieauguša tērpa, bet daži niansi ir. Tātad kronis, kā jau teicu, tā ir līgava, tikai līgava. Neviens kroni vairāk nevalkāja, tikai līgava. Atceramies to. Un, protams, varbūt kaut kādā izrādēji, tas būtu arī labi, bet jā, mēs gribam, mēs vēlamies, lai mūsu senči atcerētos, kā izskatījās tautas tērps arī bērniem, tad nedaudz vajag pameklēt un jau redzam, lūdzu, arī no dabīga auduma. Un bērniem tos tērpus tā grezni, nerotāja, jo maziem bērniem atkal pateikšu, viss notika tam, lai būtu atrast savu vīru vai sievu, ja? Un tad tos tērpus greznoja, tad izšuvumu taisīja, bet bērniem pirmkārt praktiski padomāt. Bērni visur skraidīja, nebija tā kā mūsdienā, nedrīkst stāvi. Bērni savā dabā, jo mammai un tētim nebija laika īpaši bērniem veltīt, jo vajadzēja strādāt. Un bērni bija, protams, tuvu pie vecākiem, bet arī savā dabā varēja tie lielākie pieskatīt tos mazākos, ja? Kā lielās ģimenēs. Mēs varam te redzēt, cik tad tie tērpi, diezgan līdzīgi. Jā, mazie puiši varēja skraidīt bez biksēm, ja? Vienā kreklā, bez jostas, bez biksēm, tas bija tā kā dabiski un normāli. Varbūt tur jau svētkos vai godos, tad tā kā pašiem mazākām arī vilka tās biksītes. Bet, principā, ja jūs redzat kaut kur, tad tas ir norma. Un arī tās kreklus viņi valkāja visticamāk arī nešuva. Varbūt tikai ļoti bagātās ģimenēs, bet viņš tā kā valkāja to, ko valkāja vecais brālis.
līdz tam brīdim. Man šeit ļoti patīk tās meitenes portrets. Šeit arī mēs varam redzēt, ka meitenes staigāja, varam pateikt, ziniet, ja neredzēt to seju, kas tur sēž vecmāmiņa, pareizi. Ja neredzēt to jaunu sejiņu meitenei. Jā, dabīgi. Staigāja tas, kas bija mājās, lai būtu ērti. Bērnam jābūt apģērbam ērtam, lai nebūtu viņā augsti, lai nebūtu karsti, tā kā dabisks materiāls un bez visādiem tādiem ļoti greznumiem. Un mūsdienās man ļoti liels prieks, ka ir arī kopas, kuri tā kā jau papētīja šo jautājumu par bērnu tērpiem un var jau tā kā varam šos attēlus atstāt mūsu nākamai paaudzei. Un nedaudz par apaviem. Tātad te mēs redzam, kādi apavi bija kādreiz. Es arī saku, ka principā āda bija dabiskā krāsā, nebija zilus, sarkanus, nezinu, tur vēl varbūt tikai krāso jau, bet tas bija atkal ļoti, tā kā jau mūsdienīgi diezgan. Protams, meklēt kaut ko ļoti vēlās etnografiski var arī, bet es iesaku. Mūsdienās arī kurpīts. Ir tāds teju kurpes, ir kadriļkas, jūs redzat pa labi, zābaki, tās ir laikam vīzes, pastalas, jā. Vienīgais, ka te ir kājiņas, jā, bet nebija tā, ka uz zeķiem vilka vai uz pliku kāju, jā. Tad domājam par to, ka vajag obligāti, lai būtu zeķis kājā. Un par stilizāciju. Mūsdienās stilizācija ir vismīļākā, ja? Bet ir, kā saka, laba stilizācija, ir nevisai laba. Šeit ir ļoti laba piemēra stilizācijas piemēri, ja? Es domāju, ka to var izmantot, un tas varētu būt, bet tikai tad domājam, vai mēs esam folkloras ansamblis, vai mēs esam dziesmu ansamblis, jā, vokālais. Jo jūs sevi tā kā vēlaties parādīt un visiem teikt, ka jūs esat tradicionālais ansamblis, tad lūdzu neizmantojiet stilizāciju, vai tad arī vienmēr pasvītrojiet, ka mums ir stilizēti tautas tērpi. Atkal tām dēļ, lai visi zinātu, ka tas nevisai ir tā, ka nesāja mūsu senči. Tā ir jau ietekme, mūsdienu ietekme. Šeit jūs arī varat redzēt. Pat stilizācijā, kā jau teicu, vienādi tērpi nemēdz būt. Ja? Šeit jūs redzat kubānas kori, kuriem meitenēm ir no viena reģiona, tā kā tie tērpi, bet ir ļoti, ļoti dažādi. Tātad arī stilizācija, un augšā jūs arī redzat meitenes. Var arī stilizācija izmantot dažādību. Nevajadzētu būt, lai visi būtu vienādi. Un šeit, kā jūs domājat, man ir jautājums, vai tā ir stilizācija vai etnogrāfija? It kā viss ir ļoti dažāds, ļoti skaists. Etnogrāfija, domājat? Tad skatīsimies. Tad etnogrāfija, ka nozīmē, ka tas tērps valkāts bija vienā reģionā, jā? Tad mēģināsim paskatīties. Augšā mēs redzam galvas segumu, tas ir dienvidu reģions, Saroka, bet viņa ir stilizēta, tas galvas segums. Tā nav, kā saka, īsta Saroka, tas ir stilizācija. Jā, redziet to galvas segumu. Jā, tieši tā. Jā, paņovu ir etnogrāfija. Tad mēs redzam ļoti skaistu kreklu, ideālo kreklu, ļoti laba, bet krekls ir... bet krekls ir viens, uz to pusīti, bet augšējā daļa ir dienvedu reģions, izšuvums un tādā veidā tie manžeti. Bet pareizi jūs teicāt, bet krekls ir ziemeļu reģions, jo izšuvums ir ziemeļu. Un atkal, ko mēs redzam, ir ziemeļu priekšauts. Bet, protams, jūs varat to nezināt. Ja?
Bet cilvēki, kuri saprot etnogrāfijā, tradicionālajās izšuvumos, jums uzreiz pateiks, ka ar tādu galvas segumu šo priekšautu mēs nevēlkojam. Ja? Un krelles. Man šķiet, tur parādīts krelles. Krelles ir ļoti daudz. Ja? Te ir bize. Bize. Saroka ir sieviešu galvas segums. Līdz ar to matiem nevajadzētu būt. Jā, bize tur nav tik labi redzama. Tātad, ja ir bize, jūs gribat parādīt, tad viss nevajadzētu būt jums galvas segumu kā sievietiem. Domājam par to uzreiz. Un pareizi jūs pateicāt, ka Paņova ir Dienvidu reģions. Jā, tad, jā. Jā, nevajag, nedrīkst vilkt vienreiz vienā tērpā gan ziemeļu, gan dienvidu reģionu, jā. Tā jau uzreiz ir stilizācija. Tā kā, es pat nevaru pateikt, ka tā ir stilizācija, tas ir stilu miks, jā. Jā, atkal, ja tu vari vilkt tādu, piemēram, tērpu, un tad stāstīt. Šis priekšauts atnāca no vecmāmiņas, no Sibīrijas, bet tā Paņova, mans vectēvs, tas ir mana vectēva mātes, ja? Tad tas jau ir, tad tu stāsti, tev patīk to vilkt, bet tu stāsti tad par savu tērpu. Cilvēkiem jāzina, ka tas nevisai ir pareizi. Ja? Šeit arī. Un tad, pēdējo, ko es gribu pasvītrot, ka nē un vēlreiz nē. Nē. Protams, ļoti skaistas kronītes ir tas kā košņičik, bet, ko mēs redzam, mati. Ņemam nost matus atpakaļ visus. Nevajadzētu būt tai čolkai, ja? Atkal, tas ir kā stilizācija, bet vai tā ir laba stilizācija? Ja? Vai jūs vēlētos, lai mūsu senči domātu, ka mēs tā vilkām mūsu tērpus? Ja? Tieši, jā. Tieši tā. Te mēs runājam arī par to, ka varbūt, piemēram, tā stilizācija vai deju tie piemēram, deju kolektīvi valk tādus, ja, ka košņikus, piemēram, tos augšējā kreisajā stūrī, piemēram, jaunas meitenes, ja viņam tā ir stilizācija. Bet tik un tā pat deju kolektīvam nevajadzētu būt matiem priekšā, ja. Protams, ja mēs esam tradicionāli, es jau teicu, mēs folkloras ansamblis, mēs vispārīgi aizliegam vilkt tādu galvā. Ja. Arī par, piemēram, sieviešu kleitām, vai bija viss tāds, vai vilka tādu. Vai bija tā, ka, nevar pateikt, vablipačku, ja? Nevalkāja tā. Es saprotu. Kāpēc šauros? Pirmkārt, var darboties, var strādāt. Ja tu esi stāvoklī, tad tev nevisai uzreiz tas redzams, ka kādreiz, ja tu stāvokli nevienam neteica, kamēr paši cilvēki neierauga. Ja? Kā tu vari darboties, kā tu vari darīt saimnieciskos darbus, jau tev tāda kleita. Tu tāda sēdēt nevari, nekā tur govis laukt. Ja? Un arī par nedaudz kurpēm. Melnas zeķis un češkas arī deju grupām. Es uzskatu, ja jūs dejojat tautas dejas, tad jums jābūt kājās kaut vai deju kurpes. Ja? Nekādas češkas, bet mēs redzam arī, ka tagad jau labāk, bet ir arī kolektīvi, kuri tā kā dejo tā. Viņi dejo češkās, ja jūs dejot kaut kādu klasiku, ok, bet ja jūs tikai dejojat tautas deju, tad lūdzu, tā kā esiet mīļi, padomājiet par to, kā deju kurpēm jābūt vai zābakiem, ja? Tas kā driļki, piemēram. Šeit arī mēs redzam, ka nevelkāja tā, nevajag tā, lūdzu.
lūdzu, es jūs lūdzu, cilvēki, ieklausieties manī. Ja? Lai būtu skaistam, vajag tikai dērt to, ko kādreiz valkāja mūsu senči, un jūs uzreiz, atkārtošos, jūs paliksiet paši skaistākie cilvēki pasaulē. Un šeit mēs arī. Ko tad mēs izvēlamies? Kuras meitenes izskatās labāk? Vai un puisis arī tur viens, ja? Tā kā var jau redzēt skaisti. Un pēdējo, ko es vēlos jums parādīt, kur tad var to visu materiālu ņemt? Kur es to rāvu, kā saka? Lūdzu, jūs varat nobildēt, jūs varat ierakstīt, to visu var atrast interneta vidē. Ja? Visu to var atrast, un tur ļoti labi ir padomi, tur var palasīt, tur var paskatīties, tas ir ļoti, ļoti noderīga informācija. Tiešām. Ir daudz ko. Es vienu vakaru nevarēju aiziet gulēt, kā klausījos. Vienam leksiju paklausījos, man izleca citu sāku klausīties. Tas ir ļoti, ļoti aizraujoši. Ļoti interesanti un noderīgi. Šeit vēl jūs redzat Instagramu, jā, tur arī varat pameklēt, un es domāju, ja Instagrams, tad var arī mēģināt varbūt uzrakstīt personīgi tiem cilvēkiem, kuriem viņš pieder, un viņi vienmēr ir atsaucīgi. Jo cilvēki, kuri nodarbojas ar tautas tradīciju, viņi vienmēr dalās. Viņi vienmēr dalās ar dziesmām, ar dejām, ar padomiem, ja? Jo viņi vēlās un zina, lai paliktu mūsu pasaule skaistāka. Un vēl, ko es gribu pateikt, tas ir 3 grāmatas, kur visu var atrast arī par krievu kostīmu, tautas tērpu. Pa kreisi grāmatu un pa labi šīs grāmatas ir Latvijas Nacionālo kultūras centrā. To var tā kā sazināties vai ar Aigu, vai ar Montu un pajautāt. Pa vidiņu grāmata nav nopirkama tā kā aiziet jebkurā grāmatnīcā, bet viņu var pasūtīt grāmatnīcām Nogakņika. Tur ir padomi, kā šūt, tur ir visi izgriezumi, ja, tautstārpiem, krievu tautstārpiem, bet es domāju, varbūt viņam var pajautāt arī šo grāmatu. Šī grāmata ir internetu vidē par Baltkrievu tautstārpu. Un šeit ir ļoti laba filma, kura ir veidota, to veidoja cilvēki, kuri ir aizrauti ar tradicionālo kultūru. Viņu noskatīties ir tā kā uz viena elpas, uz vienu elpu var noskatīties, un viņi nav tik, kā saka, veca. Tie ir jaunieši, mūsdienas jaunieši, jo 18. gadā bija veikta tā filma. Ļoti, ļoti labu un interesantu, un tur var atrast. Jā, angļu valodā arī ir, jā. Subtitri. Filma ir krievu valodā, bet angļu valodā ir subtitri. Tas no manas puses viss, varbūt vēl jautājumi. Kā teica Māra Melna, nav jautājumu, jūs mani neklausījāties. Jā, un Paļina, paldies jums tiešām. Vēlreiz saku, es šo prezentāciju veidoju ne no etnogrāfa skatiena, bet no skatiena parastā folkloras kopas dalībnieku skatiena. To, ko es redzu ikdienā, un to, ko es varu mēģināt ietekmēt uz citiem, lai mēs mainītos.